Labrīt, dāmas un kungi! Esam pie Saeimas šodien pikets pret Stambulas konvenciju. Apvienība Jaunlatvieši kopā ar citiem organizē. Esam kuplā skaitā jau savākušies, tūlīt būs 11, vēl nav sācies nemaz, bet cilvēki jau diezgan daudz ir sabraukuši no dažādām Latvijas vietām, reka no Madonas atbraukuši. Un mēs pafilmēsim, kas te notiek un paskatīsimies, kā deputāti te iet garām, ir sevišķi tie, kas nodod Latviju un balso par Stambulas konvenciju, konkrēti ZZS. Ja ar progresīvajiem un ar vienotību viss skaidrs, tad ZZS bija nepatīkams pārsteigums un piemērs, kā nodot savus iedzīvotājus tā. Līdz ar to rekur ir arī Glorija, pasākuma pieteicēja, organizātori un savākušies cilvēki. Arī. Tā šodien izskatās pie Saeimas. Visādas muļķības pret sabiedrības interesēm. Tā viņš ir liels. Kā atbildēt cilvēkiem uz jautājumu? Nepazaudējām. Gloriju Latviju. Jā, ļoti labi. Tā šorīt izskatās pie Saeimas. Cilvēkiem ir apnicis tas, ka viņus muļķo. Stāsta kaut kādas pasakas par viendzimumu partneru attiecībām. Patiesībā pilda kaut kādas ārzemnieku uzdevumus. Latvijā grib ieviest Stambulas konvenciju, tāpēc cilvēki šodien ir savākušies. Čau, paldies, ka atnākuši esat. Jā, mēs jau jūs redzam internetā. Paldies, ļoti patīkam. Kā jūs sauc? Irēna. Mēs no stācija Mārtiņš Klume. Ļoti patīkam, Rudolfs Bremanis. Mēs jau no Caicels esam. Un mēs atbraucām par to, tas tur vidzemē aiz Valmieras, ja? Jā, mēs atbraucām. Tas ir Limbaļs novārds. Es jau parasti jūs redzu pa nakti, ka jūs tur ieliekāt visu. Es jau tā dienā. Baigi maleči, kad braucāt, super. Bet jūs jau redzat, ka mēs redzam jūs. Mēs jau sekojam jums un pirmai partijai sekojam. Paldies, čau. Un pārējos mēs metam ārā. Baigi maleči, šodien. Tā kā šodien pataisīsim te bišķi troksni, tāpēc, ka pietiek vienreiz mānīt cilvēkus. Šis viss ir pret Stambulas konvenciju. Cilvēkiem ir šis te piegriezies tā, Latvija pirmajā vietā iznākuši korunāties, Linda Liepiņa, ļoti labi. Malači arī iestājās pret Stambulas konvenciju. Kauns tā jāiet tur pafilmēt. Dainis arī. Kur viņi sēž? Ko? Kur viņi sēž? Viņi nāks garām. Jā, sēdēs viņi tur iekšā. Jā, es domāju, kā tur. Viņus nevajag laist garām. Čau. Sasveicinājām. Nē, tu man vispār nemani. Es tagad pamanu. Tā kā lūk, šodien atmosfēra te jau ir pavisam cita. Cilvēki pieprasa, lai deputāti nāk ārā. Deputāti pagaidām vēl nav. Judins te kaut kur aizlaidās. Dalāties ar šo te tiešai, tāpēc, ka man ir līdz powerbank, filmēšu visu laiku. Dalāties, lai pēc iespējas vairāk cilvēku Latvijā tagad šo te redz, kas te notiek un kāda ir cilvēku attieksme pret deputātiem. Kur arī Sandrs Stočs ir iznācis parunāties ar cilvēkiem. Alačs telpa. Lūk, ko nozīmē piketēt pret kaut ko. Ir vajadzīgs šāda te attieksme. Nevis mierīgi ar kaut kādiem plakātiņiem stāvēt. Reka Romans no Talsiem. Ļoti labi. Nē, arī šeit šis par citu ir cits pikets.
Tādi te cilvēki. Te notiek 2 piketi izrādās. Viens ir, ko mēs organizējam. Un otrā pusē vēl viens pēdējā brīdī pieteikts pikets. Ļoti labi, malēts, tā arī vajag darīt. Tā kā aicinām arī visus pārējos, kas dzird un skatās Jūlijas Ķepaņinko, lai nāk šurp, piedalās un palīdz. Visiem kopā šis ir jādara. Tā te izskatās šorīt. Viņi atraud mūsu bērnus, mūsu nākotnes, mīļie cilvēki. Čau, Haris arī. Nervē. Tā, šis ir deputāts, vienādi deputāts. Pusdeputāts. Tāds trakens pusdeputāts. Pusbalsts nesot, Rudolf! Bet viņš tāds trakens bija. Nu, pusdeputāts! Nepadosimies par šito! Ja bērni saistīt! O, brigāda! Brigāda arī atnāca. Malacis. Lošīns. Kamēr Rītiņa. kamēr jūs runājat. Nāciet ārā, pasautām rokām. Nākat ārā vienreiz un parād savu. Nu, drīz viņi arī nāks. Jūs esat varani sātaniemiem, to jūs bēgat. Deputāti, jūsu laiks ir beidzies. Nāciet līdz ārā, vēlams paceltām rokām. Nākat ārā! Nāciet ārā, Tie nav mūsējie. Tie nav mūsējie. Nāciet lūdzu pastāstot, kā jūs manis vēlams dosiet daudzgāt pēdiņiem. Iznāciet ārā, aprunāties, pastāsiet pēdiņiem. Tieši tā, jūs esat vienkārši bērni. Ļoti labi, ļoti labi. Kāpēc stabilitāte nav protestēta? Jā, stabilitāte nav. Kur mūk stabilitāte arī mūk! Stabilitāte! Stabilitāte! Ko? Stabilitāte! Kauns arī jums! Tā bija Viktorija. Tā bija Viktorija. Svetlana Čulkova. Malači! Tā vajag piketēt. Reiku, Rānīta pat atnākusi. Tieši tā. Ļoti labi. Tā kā visi, kas grib nākt uz piketu Rīgā, kas dzīvo, nākat šurp, mēs te 2 stundas vismaz būsim. Visi rīdzinieki, kas šo te redz, nākat šurp uz Saimu Vecrīgā, pie Doma laukuma, reku te patās, pie Doma baznīcas Saimas ēka. Ja kāds nezina, tā izskatās. Reku tā, šitais ir Ingolds Palodis, šitas ir pie labajiem. Viņš ir pret Stambulas konvenciju. Viss kārtībā. Jā. Teiks. Lūk tā, kad jaunatvieši organizē lietas, tad vienmēr ir šādi te interesanti. Mēs pastāvēt klusumā. Šādi ir jāpauž tautas attieksmi pret Stambulas konvenciju. Tas ir tas, ko mēs te šodien arī darām. Un gaidām deputātus, kas te nāks savu goda gājienu reiz uz komisiju, kur viņi balsos šodien par iedzīvotāju iesniegtajiem parakstiem pret Stambulas konvenciju. Tā izskatās. Sātani nākat ārā! Velna izsimteņi! Vienmēr klāt kā štiks. Ja būtu visi tie filmēts agrāk, kur tik es nebiju no pašiem sākumiem. Tev vajag katru reizi nobildēties. Nu, es jau tagad nobildījos pēdējā laikā. Un kaut ko uzfilmēt.
Saeimas. Audzināti cilvēki, kuriem tas nav vajadzīgs. Cilvēki protestē pret Stambulas konvencijas ratifikāciju. Palikuši 2 dienas. Šodien izskata komisijā cilvēku iedzīvotāju parakstus un rītā lielais balsojums, ko virza valdība. Un viss atkarīgs no zaļiem zemniekiem, kuri tad arī ir tie lielākie tautas nodevēji. Reku vienotība, tautas nodevējs, 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 nodevējs. Nu, tāda būs attieksme pret visiem tiem, kas balsos par Stambulas konvenciju. Nekas netiks aizmirsts, visi uzvārdi tiks piefiksēti, kas te balsos gan šodien, gan rīt par Stambulas konvenciju. Un tie 4 zaļie zemnieki, kas tur tagad sirdsapziņas pārmetumos, sāk mocīties, nobalsojiet pret, neviens jūs nespiež. Beidziet tēlot, ka jūs tā kā filmās, ka bez mēs jums tur sagrābtu ģimeni gūstā. Nekas tāds nav. Naudas jautājums. Un ja dēļ grašiem, sudraba grašiem gatavi nodot savu tautu, tad tauta pret jums šādi arī izturēsies. Saukās jūs par nodevējiem. Ārzemju interesēs, tāpēc, ka jūs balsojat pret kaut kādu Latvijai svešu, nevajadzīgu dokumentu, kur pat Turcija sen jau izstājusies ārā ir. Un Latvijā cilvēki arī ir sapratuši, kas tas ir par pedofīliju veicinošu dokumentu. Tā. Un vai turpinām gaidīt deputātus, kas te nāks garām. Ir sevišķi ZZS Lucāni, kurš vada šo te komisiju šodien, kur izskatīs. Tur mums arī iekšā cilvēki pieteikšies iet Dācis Vengartner no Cēsīm. Kurš pagājušais jau bija iekšā, šodien arī ieskur klausīties. Tā teikt, pati ar savām ausīm un acīm, kas tur notiks. Un mēs te ārā demonstrēsim tikmēr iedzīvotāju attieksmi pret šiem te jautājumiem. Stambulas konvencijai nē! Stambulas konvencijai nē! Tev arī jāfilmē, ka es šodien tev naudas nevaru. Tev jāfilmē. Tev filmē īsos līdzīgs, pēc tam cenāties. Kas tas tāds ir? Tie ir Saeimas darbinieki. Reku Valainis nāk, Valainis nāk, Reku nodevējs, nodevējs, Reku Valainis, Valainis, ZZS, nodevējs, 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 nodevējs. Nu, tāda būs attieksme par ikvienu, kurš balsos par Stambulas konvenciju. Lūk, kas te šodien pie Saeimas darās. Tā ir jāprotestē. Kur ir suverēnā vara, brauc šurp, kas skatās, nākat šurp pievienojieties, ko jūs te mēraties ar kaut kādiem nēsošiem. Tā kā visi, Reku Kristaps Ozoliņš arī, Artūrs Klēbaks, Edgars Dārznieks. Nu. Runu teikt nevar, bļaut var. Runā droši, nebaidies. Kurš tā klājā mikrofonā, tu nevar pateikt? Ko? Mikrofonā tu nevar pateikt. Viņiem viņš te pie pakaļ. Nu, droši, viņam mikrofonu runā. Bet nevar viņš vienāds policību aizrādīt tam vienam. Nu, un tur tā kas? Skatoties. Cilvēki joprojām gaida deputātus no koalīcijas, lai varētu viņus nosaukt īstajā vārdā nodevēji. Tas, kas te notiek šorīt, jaunās koalīcijas deputāti, kuri atbalsta Stambulas konvenciju. Tā skaitā visvairāk un it īpaši ZZS, kuri mānīja savus vēlētājus pirms vēlēšanām un tagad izliekās, ka neko nezina, grib balsot par Stambulas konvenciju. Nu, ja vismaz progresīvie ar vienotību atklāti teica, par kādām vērtībām viņi ir, tad šie te ar viltu un ar tautas apmānīšanu. Nu, tauta nav tik stulba, visa tauta tomēr nav tik stulba, kā pretiniekam gribētos, un tāpēc šodien cilvēki ir atnākuši šeit
viņiem pateikt pretī, ko viņi domā par šādu izdarību. Čau! Prieks redzēt. Paldies, ka braucāt. Aigars Vārpa no Jēkabpils. Gita Plaude no Tīnūžiem no Ogres. Mēs no visas Latvijas malām esam sabraukuši. Leonīts, čau. Gins no Grobiņas, Aiva no Talsiem. Arvīts no Rogaukas atbrauc. Arvīt, čau! Reku, Arvīts speciāli no Rogaukas vakarī atbrauc uz Rīgu. To fotografē. Tagad latgaliešu malači. Te ir virkni latgalieši, kas ir atbraukuši. Nodevējs! Kādam vajag vaktēt to pusi, vai te lien gar malu? Viņi jau no turienes un te vaktē. Reirs redzējāt, cik ātri ielīda iekšā. Šitie ir Latvija pirmajā tā. Šitie ir pareizie cilvēciņi, kas ir pret Stambulas konvenciju. Viņiem viss ir kārtībā. Tas, kas nav kārtībā, ir koalīcija. Atkal viens ieslīdējis. Stambulas konvencijai nē. Kur ir stabilitāte? Kāpēc te nav partijas stabilitāte? Reku, te divas ir atnākušas pie brigādes parunāties. Stambulas konvencijai nē. Рек, вот стабильность, Леонид. Вот стабильность пришла. Я видел, даже поздоровался. Rek, tomēr ir stabilitāte arī iznākusi. Divas deputātes ir iznākušas no stabilitātes arī piedalās šajā piketā. Ļoti labi būtu vēl pasaukuši cilvēkus, vēl labāk būtu, bet nekas labs sākums. Vismaz saprot, te jau daudz saprot, šādā nepiedalīties, ko ta pēc tam teikt. Ko ta pēc tam teiks, kāpēc nevarēja šodien atnākt? Jā, Sveta. Ko ta pēc tam viņi teiks, kāpēc nevarēja atnākt šodien uz piketu? Vajag nākt piedalīties, visi, kas skatās, nākat piedalīties. Čau! Vili viss kārtībā, Vilis ir pret Stambulas konvenciju, ļoti asi iestājās. Tā kā šādi te piketi vajadzīgi vēl vairāk, vēl lielāk ar laika būs. Šis jau ir tikai sākums. Ir jāiekustina tauta. Aivars Šmans arī atnācis, piedalās no tautas kalpiem ļoti labi. Ļoti labi. Tā ir jādara. Tā ir jādara. Nodevējs! Lūk, jūs redzat, kāda ir cilvēka attieksme pret koalīcijas deputātiem. Un tas tikai palielināsies Latvijā. Šie vārdi uzvārdi netiks aizmirst nekad tie, kas balsos. It sevišķi, kā atkārtošos te 100 reizi no ZZS. Jo, vismaz es saku, progresīvie, lai kā mēs nepiekristu, viņi spēlē vismaz ar atklātām kārtīm. Viņi pasaka, par ko viņi iestājās un cīnās, lai kā mums tas nepatiktu. Bet to vismaz var respektēt. Šitie ZZS ar Lembergu priekšgalā, kas apmānīja cilvēkus, tēlojot nezinu kādu brīvības cīnītāju. Un pēc tam cilvēkiem Rekuļa Ģējaukums arī atnācis no jaunās paudzes. Jāiet sasveicināties.
Vienmēr patīkam redzēt mūsu pasākumos. Добрый день, господин Лидия. Молодцы, что пришли. Молодцы, что... Ну, вот так их надо обзывать. Varbūt sanāk tā, kad var dziedāt Dievs svētī Latviju. Nevajag neko dziedāt. Te ir pret deputātiem jābļauj, ka viņi nodevēja. Neko tur dziedāt nevajag. Te nav pat dziedāšana. Mēs esam izdziedājušies. Te viņiem vajag tas, ko vajag darīt. Reice, dušīgi svilbi dāma. Super. Tā ir attieksme, tā vajag darīt. Izsvilpt viņus vajag. Izsvilpt, padzīt. Te pavisam cits sajūt pūlī. Te, super, reku vēl tāmas svilpi. Super, davai. Jā, aiz ausis aizskatīs. Jā, labais, davai. Jā, labais. Kāda ir tautas attieksme pret Stambulas konvenciju, reku ar futbolu bumbu rozā. Šādi vajag attiekties. Un šis pats turpināsies viss. Šādi ir attieksme. Čau, teiks. Armāns, Limberg. Ļoti patīkami. Lūk. Ejiet tuvāk, čau. Es tev video no rīta redzēju, čau. Ejiet tuvāk, droši. Ainārs arī iznāca pie cilvēkiem. Malacis. Sveiki. Jūs man kontaktus iedavāt Kristīnai Korkā. Paldies liels. Nav pa ko. Kur Latvija pirmajā vietā tieši tādu pašu mērķi cīnās pret Stambulas konvenciju. Ainārs iznācis pat pie cilvēkiem parunāties. Tieši tā arī ir jāsadarbojās visai opozīcijai. Un tas te arī notiek. Pareizi, tā kā kur ir suverēnā vara, nākat šurp tie, kas skatās, dzird, braucat šurp, piedalieties, palīdzat. Rītdien mēs tāpat pie jums arī nāksim, neuztraucieties. Jārīko te jau vairs nav kur, katru dienu jārīko ir. Reku te vēl cilvēki. Jā, cik. Gandrīz nokrita telefons, bet nenokrita, viss kārtībā. Tā ir jaunā vienotība, ja? Jaunā vienotība, arī par Stambulas konvenciju. Kristovskis, ģimenes vērtību cienītājs, arī balso par. Kā tā Kristovs kungs? Nesmuki, tā nevar darīt. Jā, bet labi, skatāmies, kas mums te tālāk darās. Mēs runājām ar cilvēkiem tieši tā, ļoti labi. Līderi iznākuši ārā no visas opozīcijas. Viņam apakaļ te. Lūk šādi. Piketē. Nodevējs! Viņi lavās, bet šito malu viņus teik laktēt, te? Es atvainojos. Viņiem vajadzētu novēlēt. Jā, vēlēt. Ko tad tagad? Mums tagad deputāti jāizsiltīja. Jā, bet te ir cēloni paši. Visi to nesaprot. Visi saprot. Un tiem arī tad lasa. Stabilitāte arī atnākuši. Tā, un klusmas te ir pa mēdīju, šis ir Latvijas televīzija. Šis ir propagandas mēdījis visdrīzāk. Redzēsim, cik daudz no šī te tiks atspoguļots un parādīts. Reku nāk vienotība, nodevēji! Tas nebija no vienotības, tas ir līdzīgs tam otram. Tas bija no nacionālās. Dombrava. Dombrava tagad jau it kā pareizi balsot. Tagad Dombrava ir... Tos jautājumos ir izcils. Covidā, bet Covid jautājumā kāds bija tāds pats, bet labi, bet te Dombrava iestājās pret Stambulas konvenciju. Bet tautas mīlētas
lūk, redz, ko nozīmē, ka Covid laikā cilvēks apspiež, tad tagad ar nepietiek vairāk. Nav, nemīl tauta, nemīl tauta. Tā ir, ka Covid laikā apspiež cilvēkus. Tagad grib labiņos tēlot. Nu, labi, cerams, ka viņi tiešām jūtās tā par Stambulas konvenciju. Bet tauta atcerās, jā, obligātās vakcīnas, tā kā bija, tad viss bija kārtībā viņam, ka pats bija koalīcijā. Tagad opozīcijā, nu, labi, tā nav īstā opozīcija. Tā ir Nacionāla apvienība, cik 20, 30 gadus, labi, 30, nē. Ko jā, ar visu LNNK ir bijusi vienmēr valdībās, un tagad ar to nepietiks. Te jāizdara būs. Viņiem bija jārīko šāds pikets. Kāpēc Nacionāla apvienība nerīko šādu piketu un nesauc visus savus biedrus? Kāpēc nepiedalās paši? Iet lepni garām un brīnās, kāpēc tauta nemīl. Nodevēji, rekordmieriņa! Nodevēja, kauns! Lūk, tāda ir tautas attieksme pret šiem nodevējiem. ZZS tas bija Saeimas spīkeri, tautā mīlētā. Redzējām, ko tauta domā par ZZS tagad. Un tas tikai turpināsies. Šie te vārdi uzvārdi Daiga Mieriņu visi tiks piefiksēti, kas atbalsta Stambulas konvenciju. Kaut kāds ārzemju pedofīlu slēptās konvencijas te grib Latvijā ievazāt. Un tad brīnās. Tagad beidzot tauta sāk saņemt drosmi, un ko tad drīz būs atkal miličiem pa mājām jābraukā droši. Nekas neizdosies. Covid laikā gūts ir rūdījums. Visi šeit ir nodevēji. O, ko nozīmē, ka Glorija pieteica šo te piketu un parāda pāriem deputātiem, kā ir jātaisa piketi, kā ir jācīnās par tautas interesēm, nevis kaut ko mākslīgi tēlo. Kas par problēmām bija koalīcijas šiem te jaunās opozīcijas biedriem mēdījos runāt par šo te? Negrib. Tāpēc, ka darījums droši vien ir. Paskatīsimies. Cilvēks saka, pārdotās dvēseles. Visi, kas skatās šo te tiešraidi, padalieties tagad, padalieties ar to. Jā, te bija stabilitāte. Visi, kas skatās, uzspiežam dalīties tagad šeit tiešraidēji. Uzspiežiet tagad dalīties. Tas ir ļoti svarīgi, lai pēc iespējas vairāk cilvēki redz, kas šodien darās pie Saeimas. Kad cilvēki ir savākušies protestēt pret tautas nodevējiem. Vēlreiz aicinu visus, kas skatās, kas esat Rīgā, īpaši partijas suverēnā vāra, nākat šurp, nākat piedaloties, nākat palīgā. Rīt nāksim uz jūsu pasākumu arī, bet nākat šodien šurp, parādiet, ka esat vienoti. Un tie, kas vienkārši rīdzinieki arī vai dzīvo tūmā, nākat uz Vecrīgu, nākat pie Saeimas šobrīd. Kāda ir tautas attieksme pret Stambulas konvenciju? Tas tikai turpināsies, un tauta īpaši nemīl nodevējus, ka šajā gadījumā ir ZZS. Nodevēji!
Stambulas konvencijai. Redz, kāds te ir trokšņus jau satēlies. Un šādi jāturpina visu komisijas sēdes laiku. Edmunds Ziltiņš no Pirmās partijas viss kārtībā arī ir pret Stambulas konvenciju, kā reiz aizgājas komisiju, kur notiks balsojums šodien par cilvēku iesniegtajiem parakstiem. Nu jau cik ir 27, 28 tūkstoši cilvēku parakstījušies pret Stambulas konvenciju. Atlaist Saimu, tagad cilvēki bļauj atlaist Saimu. Atlaist Saimu, 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 atlaist Saimu. Mari, uztais bildi mums. Cilvēki bļauj uz visiem, ka nodevēji. Nodevējs! Tas bija Burovs, Oļegs Burovs, kurš pirms vēlēšanām kopā ar Aināru tēloja, kad bija pa ģimniskām vērtībām, pēc tam pameta viņu partiju, tagad ir neatkarīgais deputāts un tagad balso par Stambulas konvenciju. Oļegs Burovs, lūk, iegāja iekšā. Tāds cilvēks. Jensīts, aizgāja. Te jau tā, ka visiem Jensītim arī dabūja. Ja nu var just. Tagad tur kaut kas nāk, baigi. Kas tas tāds gorē? Tas tur nāk, reku viens. Kas tas ir? Apvienotais saraksts, Stambulas konvencija. Atklājas Saimu, reku, kas tas tāds ir? Kāds pazīst? No tādi mums ir deputāti, neviens pat nepazīst. Jūs esat deputāts? Jūs esat deputāts? Es pretbalsoju. Bet jūs deputāts esat? Nepazīst, neviens nepazīst pat tādu deputātu. Kā var būt deputāts gadu jau vispār neviens cilvēks, kas tur atnāc un nepazīst? Tur nezinu, kāds pazina viņu, uzrakstiet komentāros, kas tas tāds bija. Varēja saprast, ka ir deputāts, viņš teica, ka viņš balsoja. Nu tā, lūk, tādi ir mums deputāti. Jā, dabiskai ģimenei. Kas mums te ir? Apvienotais saraksts. Jā? Apvienotais saraksts. Nu, eku nāk vēl kaut kādi. Kas tie tādi glopi? Mēs neviens viņus nepazīst. Kas tie ir deputāti? Es jau biju, viņš tur ilgi runājās. Kas šitie nav? Šitas nav deputāts. Mums vajag kādu, kas pazīst deputātu. Slēpjās. O, 12 jau. Tagad viņi sāk komisijas sēdi. Nu, kas mums te Latvija pirmajā vietā? Jā, tie nē, kas tā bija, Linda? Nu. A olha, Sujite! Lūk, ko nozīmē piketēt. Tā ir jāiestājās par mūsu interesēm. Un te viņas ir vienotas pret Stambulas konvenciju. Jūras Trauliņš no Reizeknas Malacis iebrauc.
vislielākā cieņa šai cilvēciņiem, kas no Staicēlas speciāli atbraukuši ratiņkrēslā. Nu, malači. Tik forši. Un redzat, šādi vajag deputātiem attiekties. Svilptu vajag viņus ārā. Viņi te pieraduši, ka visi baidās, kautrējās. Nebūs te tā. Te ir normāli. Ka reiz šādā veidā jātiecās. Nu, Inesīt. Valsts nobļauta, nodevēji, Svilpa tev nav. ārā, nodevēji tādi, lokas nos no mūsu bērniem. Jā, Inesīt no Jēkabpils atbraukus Lokas nos speciāli. no mūsu bērniem. Jēkabpilieši malači. Lokas nos no mūsu bērniem. Jā, bet droši. Kas te notiek? Interesanti kāp lejā! Vai tev jau krāniņš ir? Lūk, šis plakāts vislabāk atspoguļo to, par ko šeit cilvēki ir atnākuši. Lūk, īsi kodolīgi, nepārprotami, rokas nos no mūsu bērniem. Tāda ir galvenā doma šodien. Un vispār, nevajag te nekādu ārzemju Stambulas konvenciju. Paši turki ir izstājušies sen jau. Stambulas konvencijai nevajag. Stambulas konvencijai Vai jau filmē? Nu, te šodien policisti sargā, lai viss būtu mierīgi, ja te deputātiem tīri neomulīgi jau droši vien var palikt. Nu, ka te jau solīts daudzums cilvēku un pareizajā noskaņojumā. Nebūs te nekāda vairāk kaut kāda auklēšanās. Nu, rokas nepalaidīs, bet izsvilpt viņus vajag kārtīgi. Viņi jau grib kropļot bērnu. Protams, tikai īstos. Par 4 gadu vecuma, tas taču ir viss. Jā, dārziņos, jo Reizeknē jau filmiņas rāda jau. Tā kā malači visi, kas ir šeit. Nē, tur jau miljoni. Jā, aizņemās vēl tikai. Ekonomijā nav. Stambulas konvencijai nē! Stambulas konvencijai nē! Stambulas konvencijai nē! Stambulas konvencijai nē! Sataisīja bildes, lai paliek ar pūli. Jā, tā. Stambulas konvencijai nē! 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 Uz konvenciju kas pietāda? Saimnes darbinieki. Sveiks, Uda. Var pāris jautājums? Sveiks. Jā, Latvijas tās kanāls Kaspars Rudolfs Brēmens, partijas jaunatvieši dibinātājs.
Mēs raidījumā tiešais sākumā mazliet ieskicējām tavu politisko vēsturi, tavus kriminālu procesu, kas virzās pret tevi. Vai tu vari pastāstīt, cik tālu ir ar to lietu par tiem ārlietu ministrijas 100 000 Lieta ir tiesā un tiesa izskat šo te lietu. Slēgtā tiesa sēdē, viss notiek. Kad ir paredzēts, ka viņi varētu būt lēmums? Nav nejausmas. Jā, cik daudz cilvēku ir no jaunlatviešiem, kas šodien šeit ir sanākuši? Ejam parunāties, paprasīsim kopā. Nāc parunāties. Pagad, mēs intervējām tevi. Mēs tagad tevi painteresēm. Pudniņš. Ko tu vēl? Kādēļ tu neatnāc uz Bijām 5 reizes nācām uz piketiem. Maz cilvēki, vajag normāli organizēt, vajag daudz cilvēku. Lūk, mūsu biedri vismaz ir atnākuši. Tā ir jāorganizē piketi. Jā, gribu pajautāt, vai nebūtu pieklājīgi no tavas puses sagaidīt tiesas lēmumos tavā lietā, lai pēc tam kandidētu uz Saeimas deputātu. Tu darīsi to? Nāc to dari. Es labprāt to nedarīju. Labprāt. Vai nav jāsagaida? Tas nebūtu godīgi pret vēlētājiem. Nāc to dari to. Kāpēc tu nedari? Mēs to darām. Stambulas konvenciju pieņem, un tu stāvi ar mikrofoniņu kaut ko te jautā. Nāc piedalies. Tev problēmas. Es labprāt to nedarīju. Jā, mēs to darām katru nedēļu aktīvi, vācam pārakstus, bet mēs redzam, ka jaunatvieši piesaistās tikai tad, kad jau viss ir izdarīts, atnāk uz visu gatavu. Jā, Jūlija vienīgā to dara, jā, bet mēs neredzam Jūliju. Kur ir Jūlija šodien? Mēs nāksim rīt, piemēram. Nāksim, vai varam teikt? Mēs arī būsim rīt, jā. Jūs vienīgie, Kaspari, mēs arī būsim rīt. Jā, kur tikai jūs tam bijāt? Atšķirība tāda, ka mēs neesam politisks personas. Kāpēc jūs neesat? Kāpēc jūs nedarat neko valsts labā? Ko tu viegli piegrienās runāties, tur interviju taisīt? Tu cik gadus jūs to darīsiet? Cik gadus jūs vēl to darīsiet? Šodien... Paskatieties, kas valstī notiek. Jūs sēžat tur kaut kādas intervijas taisat. Ir paralēli jācīnās. Nevis te jāsašķeļ, kaut kas te jānāk. Šodien Saeimas mantāta etikas komisijā iniciatīva visticamāk noraidīs. Kādi jūs tālākie soļi? Rīt no rīta nāksim un kopā ar Jūliju skatīsimies, ko tālāk darīt. Šodien, vismaz, ka jūs te atnācāt. Kas interesē kriminālu procesu, interesē vai Stambulas konvenciju interesē. Man nedarīt šo. Tu darīsi, tu nedari, tu piekdienās trinkšķiņu ģitāriņu nedari neko. Intervēt cilvēks arī 3 gadus intervēja raidījums taisīt, tas neko nepalīdz. Vajag cilvēkus apkopot, reāli fiziski darīt kaut ko arī. Saka, Centrālajā vēlēšanu komisijā 7 partijas iesniedza... Kāpēc pa digitālu naudu tu nebija? Kur tu biji pa digitālu naudu pagājušajā komisijā? Centrālajā vēlēšanas neviens komisijā nebija, neatspoguļo 7 partijas, tā skaitā jaunatvieši iesniedza par Saeimas atlaišanu parakstu vākšanu. Vai nebija pareizi visām 7 partijām apvienoties? Bija, tāpēc jau arī apvienoja. Ainārs pateica, sniedzat visi iekšā, mēs nemaz nebūtu snieguši. Mēs zinājām, ka cits sniegs, teica, jo vairāk, jo labāk, jo CVK tur sēž Ingolds Balods, teica, ka apvienos visu, tas būs daudz labāk. Ātrāk viņi pieņems lēmumu. Tagad jau ir sēdz datums un viss. Un tikai tāpēc. Nevis tur 12,09 sekundēs sniegt iekšā pirmie. Kam tas interesē? Ar ko jūs te mēraties? Reikuri tautas nodevēja. Paiet, tu pajautāji par kriminālu procesiem kaut ko tā. Tev te, ko? Man ir jautājums, Kas tu esi? Tāds pats cilvēks, tu esi ar tautu. Nāc ar tautu, paintervē jaunatviešus, nebaidies, ejam aiz rociņu. Mēs nevēlamies nebaidies. Paintervēt tos, kas nāk ārā, kāpēc no tiem baidies? Kur ir kaut kādas intervijas ar Kāriņu, ar šitiem te visiem siliņām? Kur ir kaut viena intervija? Nav. Kāpēc? Ko jūs baidaties no gribu pajautāt, vai arī tev ir kāda intervija ar Kāriņu vai Siliņu? Pietiek, mēs ielas visu tur var filmēt. To tad vēl nebīnamies Covid laikā. Kur ir intervijas? Te stāv pie durvīm, viņi nāks intervijas. Nebaidieties. Kāpēc manam tur kaut kur jāķer Krauzēm? Kāpēc jūs to nedarat? Tādēļ, ka Smāns ar Krauzi tikmēr bija sarunājis to visu darīt. Smāns ar Krauzi bija sarunājis? Ejam pie Smāna paprasīsim. Ejam. Reika Pudniks domā, ka Smāns ar Krauzi šo visu bija sarunājis, tur kas bija. Es tā nedomāju. Es nedomāju, ka Krauzim tas bija vajadzīgs. Labi, paldies par sarunu. Tātad Smāns ar Krauzi sarunāja to, ka krievi visi, kas runā krieviski, ir okupanti, ja? Nē. Ejam Smanam paprasīt atbild par saviem vārdiem. Ejam atbildēt, ka Smans tur kaut kur ir. Ejam, kur ir Smans? Ko tu tev intrigojas muguras? Es neintrigoju. Tu saņemies, kas tev ir? Es saņemos, es esmu ļoti pārliecināts par ko tu esi palicis Covid laikā, un pļaviņš šādi uzbruk žurnālistiem, mēdījiem, pie mainstream. Tu tagad pats tāds esi palicis.
Vienīgo jūliju, vienīgā nolicis jūliju, bet ir citi arī cilvēki, reku dari kaut ko. Tad tev liekas, vienīgie vislabākie. Viss tik vislabākie. Lūdzu, vai jaunatvieši ir Šlesera ārpus? Nē, nav. Ja jūs iekļūtu saimā, jūs sadarbotos ar Šlesera partiju? Sadarbotos ar visiem, kas ir pret šitām taisnām muļķīgām Ruspiešu koalīciju. Tā skaitā Šleseru. Visiem pēc kārtas, kas būs pret vērtībām, kopā cīnīties. Nevis te kaut ko aiz muguras interviju. Kur ir Šlesers? Varam aiziet pajautāt. Nebaidies. Ko tu vādi kaut kādu internetu, kaut kādu kanālu? Te tādu pati tiešraidi. Var vairāk Nepaliec nepaklieks. Paldies. Lūdzu, paldies par interviju. Tu taču strādāji ārlietu ministrijas diplomātu korpusā, tev jāzina par diplomātiem pieklājiem. Nē, pietiek, diplomātijas laiks ir beidzies. Pietiek, Kasparim. Pārinterviju reku kaut kāds deputāts. Nepaliksim tādi paši kā viņi. Paldies. Nē, viņi tādi nav. Viņi kā reiz ir šādi, lūk, mikrofoniņu sejā. Tāda arī ir. Jā, tur ir garīgā dimensija līmenis. Nevajag bļaustīties. Sēd skaļš. Kāpēc vajag bļaustīties? Pietiek, šitās dziesmu laiks ir beidzies. Reku Linda Liepiņa, pārintervē. Par Lindu visu skaidrs. Ejam pēc manam pateikties gan sejā. Nebaidies. Mierīgi. Viņiem nav jēga runāt. Nomierinies, jā? Bez emocijām. Lūk, tā tautas kanāls. Tas ir tautas kanāls. Te jūs redzējāt, kā tautas kanāls baidās. Reku smans ir. Reku ir smans, kā reiz varēja pateikt. Varēja paprasīt smanam tiešajā, bet nekas te būs ierakstīts. Būs ierakstīts materiāls. Es mans esot sarunājis ar ZZS Krauzi speciāli to gājienu. Es tam neticu, es tā nedomāju. Es domāju, ka tā nebija. Kur palika? Rekur. Reku 50. Jā, Rekur Aivars arī atnāca malāts. Paldies, čau. Strīdus, čau. Aizējām te publika. Viņš gribēja tevi painterēt. Viņš teica, ka tu esot Krauzi speciāli sarunājis ar gājienu pie MK. Ka tu speciāli sarunāji un izspēlēji teātri. Jā, un tā teica Kaspar Puģņiks, ka esot speciāli sarunāts. Es esmu speciāli sarunāts. Jā, un ka tas bija teātris. Reku Igor pasaules. Es viņam prasīju, kāpēc viņš neintervēja Krauzi pats. To viņš neintervēja, baidās. Nē, baidās, jā. Puģņiks vispār tāds. Interesanti. Cēloni, no kā mums iznāk cīnīties pēc tam, kā komunistīvi viņi nepieņem. Ļoti interesanti, es gribu jā, man arī interesē, kā tu esot sarunājis. Un tādas intrigas aiz muguras izpratu tautas kanāls. Nē, viņš jau zvana arī šitām auseklim un saka, ka es izmantoju viņu vienkārši kā brendi. Jā, tas tāds interesants pasākums. Jā. Kāpēc tā dari? Jā, paldies, Reku, tagad tieši iespēja paprasīt, kāpēc sarunāji ar Krauzi. Ko es esmu izprovocējis Krauzi speciāli vai ko? Darga Latvijas tautas kanāla skatītāji, Aivars Mans, partijas tautas kalpa. Te tiešraidi montēt nevajadzēs. Lūk, jā, kas par viņu? Jautājums, kādēļ tu esi šodien šeit? Protams, tāpēc, ka man ir bērni, tāpēc, ka es gribu, lai mani bērni dzīvotu patiešām brīvā sabiedrībā, nevis tādā uzmāktā, ko šodien tagad piedāvā valdošā koalīcija. Mums visiem jābūt kopā, vienalga kādu partiju cilvēku pārstāv, vienalga kādu, tā ir tā situācija, kur mums visiem kopā jābūt. Nav vispār nekādu šaubu, ka tas ir kopīgs pasākums. Vienalga, var patikt cilvēks vai nevar patikt, bet tās ir tās vērtības, kuras mums ir jāsaprot. Es Rudolfa Brēmviņam uzdevu jautājumu par to, centrālajā vēlēšanas komisijā parakstu vākšanai par saimnes atlaišanu. Bet lūdzu tavs vērtējums, vai nevajadzētu tomēr sākotnēji opozīcija apvienoties un tāds? Bet redziet, opozīcija apvienosies tad, kad mēs savāksim parakstus. Mēs redzēsim, ka opozīcija katrs darīs savu darbu. Opozīcija spēs 155. Te izvairās no tā paša jautājuma. Papilmēsim, tā kā uzdos jautājumu. Kas par Krauzi bija? Jo mums tas ir mājas darbs. Tas nav nozīme, ka vienkārši katrs birojs darīs savu darbu. Vērsīs. Čau. Tā Reku progresīvie, nākat papilmēt progresīvos. Reku Ņanaševa, nākat Ņanaševa, ejam papilmēt. Pudnik, nāc šur, Pudnik.
Cik no amerikāņu no valsts departamenta, cik naudas saņēmāt? Kurā punktā tad? Amerikāņu valsts departaments 2,6 miljardus tērē gadā. Vai pastāst, Vai jūsu partijai atnāca nauda no Amerikas? Ticiet man, saksiet vēlāk. Bet mums taču ir likumi. Saksiet vēlāk. Puisīšu meitenītes, cik ir genderi? Cik genderi ir Latvijā? Kas ir kvīrs? Jūs varat izskaidrot? Kas ir kvīrs? Man interesē, kas ir kvīrs. Mēs zinām, par ko mēs ejam. Kas ir kvīrs? Nevajag bērns kropļot, tad nebūs agresīvi. Kas ir kvīrs? Jums ir kvīrs kāds? Atbrauks transvestīts no Amerikas, jūs ļausiet ar viņiem pabūt istabā kopā? Vedīsiet transvestīts no Amerikas, lai ar jūsu bērniem paudzina jūsu bērnus. Jūsu bērni mainīs dzimumu. Es atvainojos, jūsu bērni. Vai jūsu bērni mainīs dzimumu? Jā, tiešām. Es atvainojos. Kas tas pa Grēvijā, kādā sakarībā viņš uz Latvijā te brauc kārtot un Kāpēc Turcija izstājās? Kāpēc Turcija ir izstājusies? Kāpēc Turcija izstājās? Pūtnieki, nāc te! Nākat te progresīvi! Lai mums te atkal pārvalda, kā mums te darīt, ko mēs te darām. Vēlreiz, Grēvija tāpat kā ar jebkurām citām starptautiskām. Mums nevajag Grēviju. Mums nevajag. Nu nevajag ārzemēs. Turkiem arī nevajag. Nu nevajag pedofīliju veicināt. Nevajag pedofīliju Latvijā veicināt. Nu nevajag to. Nevajag pedofīliju Latvijā. Nu ir progresīvi. Deputātiem. Nodeva. Noplūcis, Grēviju atbalstītāji, progresīvo deputāti Naša. Kauns! Tāda ir attieksme pret progresīvu. Mums tak normāls bērns, nevis slimus. Nē, normāls bērns. Normāls ģimenes kāpā bērns. Nodevēja! Policija, lai tā savu darbu. Viņi pat tagad nevar mums par ko tu runā. Viņi pat savu tagad mums par ko tu runā. Viņi grib, lai kādi citi audzina mūsu bērnus. Aptopies! Vakcinācijā mēs visu redzējām Covid laikā. Kas ir Covid? Kas Covid izgudroja? Sikspārnis, Covid no sikspārņa cēlās. No kā Covid izcēlās? Ja tu nemāki strādāt, no kā Covid izcēlās progresīvie? No sikspārņa un čūskas? Kāpēc vakcinēties likāt? Kauns nodevēja! Nekas pietiek viņiem te. Lūk, tāda ir tautas attieksme pret progresīviem deputātiem. Vēl viņi nav. Pietiek jautājumi televīzijā, skatīties, ka ir tautas attieksme jāpauž. Interesanti. Nu, reiķi progresīvies tikmēr izsūk. Normāli dabūja. Viņa aizkrāvās. Viņa nebija nekāds atbildības. Par kaut kādu vārdarbību. Bet viņa aizbēga no jautājumiem. Tātad no loģiski nodevēja. Nē, Edgara intervēja ļoti labi. Edgars ļoti labi var pateikt visu, ko viņš domā par Stambulas konvenciju. Viņš tā ir sāta. Viņa nav skolā. Bērniem ir jāstāsta, ka vajag mainīt zemi. Bērniem vajag jāstāsta, ka vajag atcerēties, ka tur ir etnie dzimumi. Mēs uzskatām, ka Latvijā ir tikai divi dzimumi, ir tikai vīrieši un sievietes. Un nekas cits nav iespējams. Ir noteikti saulīgs, ir tikai vīrieši un sievietes, nekas cits nav iespējams.
Reku kols, Nacionāla apvienība. Nacionāla apvienība vakcinācijas. Bet no vakcinācija tāpat ar maskām staigāja kols. Nāc šeit cauri kols. Baidās, ieta līkuma. Armaņiem, Persijas atnācis. Sveiki! Sveiki! Čau, čau! Tā, atgāja bišķiņu te maliņā, kur var drusku pafilmēt un klusāk, bet tagad tāda maz pauzīt, cilvēki drusku nomierinājās, jo cilvēki pauž savas emocijas tad, kad iet garām deputāti, un kā mēs redzam, deputāti daži pat mēģina kaut ko te taisnoties, kāpēc Latvijā Grevio ir vajadzīgs. Varēsiet paskatīties, kā šo te atspoguļos gan žurnālisti no mainstream mēdījiem, kas intervēja Edgaru tikko, gan arī mūsu slavenie TV zvaigznes Tautas kanāls. Kur ir, kāpēc nepaintervē cilvēkus? Nav. Rīt no rīta nāks intervēs. Nekas, mēs rīt arī nāksim. Rīt arī nāksim Juliju atbalstīt. Nekas, ka viņa nenāk uz šādiem pasākumiem. Gan jau nāks, sapratīs, ka te nav ko mērīties. Ja cilvēki sanākuši, jānāk visiem ir palīgā. Bet visi, kas skatās, uzspiediet dalīties šeit tiešraidē šobrīd, lai pēc iespējas vairāk cilvēki pieslēdzās tagad un skatās. Kur Kristaps Krištapons, aiziet sasveicināties mans basketbola cīņu biedrs. Čau, kā tu golfā var arī salauzt kājas? Vakar basīt. Kas tev notiek? Pārāv kaut ko? Rekords. Kāpēc esat par Stambulas konvenciju? Kāpēc par Stambulas konvenciju? Pārāv kaut ko vai sastiepties? Nezinu. ACL. Nē, potīši. Tu jau diez vai. Klausies, malači kaut ko jūs tas. Vajag viņus vilkt ārā, mēs te visus arī atraujām. Mēs pazīstam jūs visus, dažs ir nacionālās, visus pārējie. Kas var, viņi tā, viņi pat vienīgi, viņš nepazīst, neviens viņi nav redzējuši, kā izskatās gadu deputāti. Viņš arī izsvilka, Dombram arī izsvilka. Viņš teica, ka viņš pareizi balsot, tad par vakcīnām tev pat laimiem netiks aizmirsts. Kādi te cilvēki atnākuši? Jā, labāk. Esmu redzējis, jūs ir unikāla balss, jums ir jūsu video. Fantastiski. Tu esi saprot, cilvēki pat tās vistiņas šitā noreklamē tik garšīgi. Jā, bet ir arī garšīgi. Te jāstāv ar citu partiju drakiem. Ar furgonu, Bet labāk saki, ka golfā. Tā, visi, kas pieslēdzās tagad, mēs esam pie Saeimas piketā pret Stambulas konvenciju. Šādi šorīt izskatās. Pie Saeimas atnākuši cilvēki, gan filmētāji, gan blogeri, gan jaunatvieši, lielā kuplā skaitā reku madonieši. Toļu ģimene speciāli katru reizi brauc uz pasākumiem Malači ar lielu plakātu. Mēs Stambulas konvencijai. Toris tāds, čau. Es te domāju, kur ir mūsu karoga nesējas. Kas te šorīt darās? Kādi notiek pikets pret Stambulas konvenciju? Tagad cilvēki sāk saprast, kas ir Stambulas konvencija un ka vajag cīnīties pret šo te ļaunumu. Un tas ir jādara kopā. Tas te notiek, lai cilvēki ir nostājušies savās pusēs.
gar Saeimas šo te galvenās ēkas eju uz komisijas ēku. Un šobrīd tur komisijā iekšā deputātu mandātu pieprasījuma ētikas komisijā izskata jautājumu par parakstiem, ko savākuši cilvēki. Un tādā veidā grib apturēt Stambulas konvencijas ratifikāciju. Tāpēc mēs uzzināsim pēc kaut kāda brīža. Stundas laikā es domāju, kā ir noticis balsojums un kā balsojuši tīpaši ZZS. Un kā mēs zinām, ZZS tagad ir nodevuši Latvijas iedzīvotājus, viņu vēlētājus. Es tēloju, ka konservatīva partija tagad izrādās ir progresīva partija, ļoti liberālas vērtības grib saviem zemniekiem iebarot. Un tas nav pieļaujams. Tas nav pieļaujams. Jā, te ir arī Glorija intervē. Tas, man liekas, LSM vai Latvijas radio. Pēters Leņš no Daugavpils hidroelektrostacijas. Čau, Pēter. Jā, dabiskai ģimenei. Čau, prieks redzēt. Pēters no Daugavpils speciāli atbrauc. Да, традиционной семье. Да, традиционной семье. Традиционной семье. Redzēju, jā. Kur ir dabiskās ģimenes? 6 es dzirdēju, ka jābūt ir, laikam no šejienes ies tradicionālo ģimeņu gājienu. Kur viņi ir, tu nezini? Šeit viņi ir tagad? Tā sieviete? Tie cilvēki. Kas organizē? Es nezinu, es neesmu. Tu zini, kur tie ir, kā viņus sauc? Nē, es zinu, dzirdēju, ka šodien nāks viena ārste, kā saka, kad bija. Jā, bet vajadzētu uzzināt, kā ar viņiem sazināties. Varbūt viņi ir, jo viņi teica, ka viņi šodien cerams, ka viņi te ir, jā? Cerams, ka viņi te ir. Līdz tam vēl tiksim. Tagad ir jāizsilpī šie te deputāti. Marazms pilnīgi agresīvi, vienkārši loģiski domājuši cilvēks, kāpēc kleitās nestaidām. Jā, jūs pat no cīņu. Tā ir tradīcija. Tā ir tradīcija. Tas ir ilgs. Tā ir tradīcija. Nav pret demonstrācija, ja mēs tā darīt. Man nebūtu problēma, ja viņi visu kleitās kleitās. Tāpēc nebūtu mums to. Viņiem jāpieņem Eiropas fonds, ka pie Eiropas. Jā, un pieteikos noteikumus, gan digitālais Eiropas fonds. Ja viņi izpildīs visu šitos noteikumus, viņiem nav jāsaka naudas. Tāpēc šogad bija 1,7 triljoni. Cilvēkiem nomirst kapos dēļ šiem negodīgajiem, naudas kārajiem cilvēkiem. Man ir pazīstami jauni cilvēki, kuri ir nomiruši tikai tam dēļ, ka viņi ielaida sev sāpina potes. Noticējušai melnpan teorijai. Bet, Kariņ, es zinu, ka tev arī nāksies atbildēt par to, ko tu esi nodarījis ģimenēm, par to, ko tu esi nodarījis bērniem, par to, ko tu esi nodarījis pensionātos dzīviem cilvēkiem, un negrūstiet mani. Es neko nedaru. Vienkārši. Lūdzu, skatās un noris lietā.
Vieta ir apstiprināta un jāizņem. Vienkārši ļoti pārsteigta. Es esmu pārsteigta par to, ka cilvēki ir tik saliedēti. Es esmu pārsteigta par to, ka cilvēki ir tik saliedēti, ka viņu ir tik daudz un ka viņi saprot, par ko ir viņi atnākuši un par ko iestājās. Līdz ar to deputāti neviens nepasprotas garām tautas sodam. Neviens. Un mēs redzam tikai to, ka cilvēki, tas nav mūsu, es nezinu, kas tas par cilvēku. Tie nav jūs. Es nezinu, kas tas par cilvēku. Tas nav mūsu. Es atvainojos, pasākums jums ir saskaņots ar nosacījumu, ka netiek aizņemtas vietas. Visās pasākumu pusēs šobrīd ietus ir nobloķētas. Aiciniet pasākumu dalībniekus atbrīvot. Vajag bišķiņu pabrīvēt, lai tā kā nestāv uz tur, kur garām it kā netiek. Nu, tā kā bišķi... Tāpēc arī šitien te mēs ir bijām. Jā, viņi saka, vajagot, kur ir Aigars, varbūt var tavu pusi bišķi kaut kā. Jāsaka, tur tā pusē ir mūsējs arī. Aigars? Nē, Aigars Sitinīt pusē. Jā, mēs to patīkam. Vajag vienkārši kādu tur, kas bišķi pabrīvē. Jā. Viņš nepriņ kā. Kur Aigars? Te jau Tā, policija satraucās, ka nevar cilvēku tikt garām pa trotuāru. Protams, ka var tikt garām, viss ir kārtībā, bet labi. Tā reka mūsu jaunieši pat ir atnākuši, mūsu jauniešu organizācijas pārstāvs. Aiziesim pie jauniem. Ej, palīdzi Jurim to pusi pabrīvēt. Tā, kur palika jaunieši? Jaunieši, kā jums iet? Kur jūs bijāt? Kur jūs mūziku dabūjāt? Es tītāku filmēju. Jā? Vajag safilmēt vēl visu kaut ko. Все, дорогой. Спасибо, что вы... Вот так Нет, надо. я уже говорю, не наша, пошла вон. Да не наша. Не наша. Спасибо, Алексей. Давай. И тогда в это 24-26. Будем, обязательно. Обязательно. Ну, молодцы. Ну, они там получили некоторые, хорошо. Все снято. Ночи будет передумать Все снято на видео, потом сделаем ролики маленькие. Да, такие, смотрим. Вот так. Так, итак, сделаем пару слов, может быть, зрителям тебя. Конечно. До тех пор, пока в Латвии есть неравнодушные люди, вот такие, как наши друзья, у Латвии есть будущее. И я благодарю Бога за то, что есть национальный иммунитет, который не позволит никому из этих преступников, которые там сидят, превратить Латвию в Содом и Гоморру. 100 лет нам эта Истамбульская конвенция нужна. У нас есть уже Конституция, ее достаточно, чтобы навести порядок. А вот такие аферы за 800 миллионов продавать интересы своей страны, это государственное преступление. И я думаю, что есть Бог, который все это видит и все это безобразие остановит. И я благодарю еще раз наших новых латвийцев за эту инициативу. Мы всегда вместе, и мы будем всегда сражаться за этот народ и за эту землю. Огромное спасибо. Спасибо, Алексей. Ладно, на связи. Все. Tā, redzēt, ja jau kungs atnāca atbalstīt arī bija, jā. Rītdienā, pirms 9, bet arī vēlāk var braukt, cikiem apmēram. Nu, viņi te mācās, tā kā 9 sākās, viņi pirms tam tiek tos deputātus, tā kā tagad. Pēc tam jau, ka visi sajies iekšā, viņi visu dienu. Cik ilgi turpināsies. Nu, te jau rītdien praktiski varētu. Mēs atnākam, pastīsimies, atbalstīsim. Nē, nu jā. Labi. Pēc tam jau mēs bildi kopējā veidā. Protams, jā, obligāti. Jāiet dejot. Dejot, bet ir ballēt, orģinālais, tas kā atskans. Nu tev ballēt, man dejot. Jums jau tāpat ir labi, bet mums tie nabadzīgi jāizstāv. Cilvēki redz, ka no Rūjens. Jā, es zinu, ka tie mūsu biedri.
Tauta nodeva. Covid laikā nekas nav aizmirsts. Tāda ir tautas attieksme pret visiem, kas lika vakcinēties cilvēkiem. Daļa no viņiem tagad grib Stambulas konvenciju pieņemt. Cilvēki atcerēsies visus šos cilvēkus. Spiežu roku, dinozauriņš. Paldies. Mazākais, ko es varu darīt, atdod nozīmīti. Nozīmīti? Jā, ir nozīmītis kaut ko. Manējo mazdās paņēmu un es esmu bez nozīmīti. Ir, es speciāli paņēmu. Reku divas paņēmu. Tev drīkst es paņēmu? Jā, droši, protams. Mēs saražosim vēl. Mēs speciāli. Tie, kas tagad pieslēdzās, te tagad, kurā jau iet stunda un 10 minūtes notiek jau šāds te pikets pret tautas nodevējiem, pret Stambulas konvencijas ieviesējiem. Kas tad notikās? Kas notika? Nezinām neko. Viņš saka, ka neko, bet viņš taču visu laiku ir filmējis. Kopā bija čāki, ko tiesās. Kur viņi ir? Ne par ko? Nezinu, ne par ko. Vienkārši viņu paņēma. Jau. Sastādīšanas uz vietas. Bērnu laupas. Tā ir provokācija. Viņš stāvim blakus, mēs vienkārši... Provokācija. Izstāsta, ka provokācija paša policijas organizēta provokācija. Tā strādā policija. Tā ir provokācija. Tā visdrīzāk ir provokācija. Paša policija. Policija organizēta policija. Policija pati organizē. Viņš neko neizdarīja. Ko jūs aiztiekat cilvēkus? Ko jūs cilvēkus aiztiekat? Neaiztiekat cilvēkus. Provokācija paši uztaisīja policisti. Viņi no turien dabūja šeit. Jā, vajag iet apakaļ. Iesim apakaļ. Tā ir provokācija, policijas provokācija. Neaiztiekat viņus. Tā ir provokācija. Viņi speciāli provocē policiju. Speciāli provocē. Tā ir provokācija, lai dabūtu cilvēks prom no turienes. Speciāli jāiet apakaļ, ejam apakaļ, speciāli provocēja policiju. Jā, neko viņš tur neizdarīja. Paši savējo kaut kādu. Nesatrausties, ūdens metējs, es sasarusīju. Tehniskā apskata nav iziet. Jā, labi. Ejam apakaļ, tas viss ir speciāli, lai dabūtu cilvēks prom no turienes, reka šādi te uztaisīja. Tagad te nekārtības. Tālūk uzvedās policija. Pēkšņi vienu cilvēciņu, kurš it kā kaut ko izdarījis pat ne no mūsu pasākuma pretējā pusē, kas stāvēja, pēkšņi aizved. Tas viss speciāli. Jā. Viņi policija, man liekas, speciāli šo uztaisīja. Lai varētu, rekā, tur pilnīgi... Lai varētu ūdens metēji atstiepties. Jā, lai parādītu, ka rekā, un rekur. Neaiztiekiet cilvēki! Ko jūs cilvēkus aiztiekat?
Nekā policija cilvēks aiztiek. Mēs neko neizdarīju. Paši policisti sāka šo visu. Rēko uzreiz televīzija klāt. Paši viņi šo te izprovocēja. Savu kaut kādu cilvēku iesūtīto paņēma it kā ciet, un tad cilvēki, protams, ka šādi te sašumējās kādi. Nekas, mēs to visu nofilmējām. Viss ir redzams. Tas bija speciāli norganizēts. Tas bija policijas cilvēks. Tāds nebija pirms tam. Viņi speciāli viņu it kā paņēma cietu, lai visus izklīdinātu. Tas nebija protestētājs. Viņš pirms tam tur tāds nebija vispār. Viņš neko arī neizdarīja, ko viņš varēja izdarīt tādu viens pats. Protokolu drīkst sastādīt uz vietas. Man stāvēja, sāka datus pārbaudīt, un mēs tam paņēmu sašņorē vienkārši savācīju. Neko vispār puisi nedarīja. Mierīgi stāvēja, it kā par tuvu formulējums, par tuvu Saeimas ēkai. Man liekas, tas speciāli. Vajag iet apakaļ tur, jā. Ejam apakaļ tur, tas bija speciāli uztaisīts. Speciāli uztaisīts tas bija. Es domāju, ka to viņi speciāli izdarīja, jo tagad tuvojās tas laiks, ka komisijas sēde iet uz beigām un cilvēki tie deputāti nāks ārā. Viņi ļoti labi saprata, ka cilvēki viņus izsvilps un bļaus, un tāpēc šādā te veidā atvilka vienu uz šeieni, lai it kā cilvēki atnāk šeit, bet jāiet ir apakaļ. Jāiet ir apakaļ tur. Ejam apakaļ, deputāti, tūlīt nāks ārā. Deputāti nāks ārā no komisijas. Ejam tur, viņi speciāli šito uztaisīja droši vien, lai visu atvilkt. Ejam apakaļ, deputāti nāks ārā. Ejam apakaļ. Ejam apakaļ, deputāti nāks ārā. Viņi speciāli provokāciju te uztaisīja. Ejam apakaļ, ejam apakaļ. Ejam apakaļ. Mums interesē deputāti, nevis policija. Policija jau parādīja Covid laikā, kurā pusē viņi ir. Tā kā staigāja pa kafejnīcām ar maskām. Ejam apakaļ! Ejam apakaļ! Ejam apakaļ! Speciāli provokācija. Reku uzreiz varas mēdī klāt, filmē, rādīs kādi mežoņi, reku te ir, no trekā, tad tas notiek. Kas tas pa mēdīju? Ir LSM, jā? Pazīst, Sandra, kas tas ir LSM? Kas tas tāds? LSM, laikam. Nu, tad ejat apakaļ deputāts gaidīt. Tas bija tā, džeks kaut kāds tiks ja jau gejiem līdzīgi varētu būt attiecīgi no medijiem, jo tu jau to geju visu homoseksuālistu īpatsvars valsts iestādēs un medijos ir daudz lielāks nekā sabiedrībā kopumā. To jau mēs redzam pat vizuāli. Ejam apakaļ, deputāts! Ejam pie deputātiem! Ejam pie deputātiem! Ļoti labi, šeit ir jāturpina gaidīt deputātus. Šeit nāks ārā deputāti tagad, un tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Beidzās jau? Dats saka, mums rītdien 8:30 šeit ir jābūt. Visiem ir jānāk kopā. Bet balsojums bija jau? Šobrīd balsojums bija. Kāds ir? 6 par virzību tālāk uz Sociālo un darbu komiteju un 5 pret. Tā ir tāda viena maza balss, bet tas nav pilnais balsojums. Daudzi cilvēki neieradās. Daži tur bija komandējumos, ja tas nav noteicošais. Noteicošais ir tas, kas notiks rītdien. Un tādēļ es arī aicinu visus dzīvojošos Latvijā sanākt kopā un paust savu atbalstu. Nav prioritāte kaut kāds darbs, nav prioritāte kaut kādas citas lietas, bet ir prioritāte, mums ir jānāk kopā visiem un jāpauž ar savus atbalstus. Es esmu Dace Veingartnere no apvienības Jaunlatvieši. Malac, Dace, visi dzirdējām. Rīt jānāk turpināt, būs 8:30 šeit, jo šodien it kā maza uzvariņa komisijā balsojums viss kārtībā, bet tas neko var daudz nedot, jo rīt ir lielais balsojums Saeimas sēdē, un tur ir ZZS, viss no ZZS atkarīgs būs. Kā šodien ZZS balsoja? Nebija. Nebija atnākuši? Ne. Nobijās?
Nobijās ZZS nebija nemaz uz komisiju atnākuši. Vai Vucāns, vai tad nevada vadītājs nebija Vucāns? Nē, nebija. Agnese. Nu, lūk, jūs redzat, ZZS pat baidās uz komisijas sēdēm atnākt šodien, nenāca speciāli. Nu, tad redzat, kā viņi jūt, ko viņi ir izdarījuši. Nu, tāpēc šeit visiem klātesošiem arī aicināsim rītā nākt. Arī 8:30 te jau vairs nav kur te ko mērīties, kurš te ko organizē, nekāda vispār starpība nav. Te cilvēkiem ir jācīnās pretī pret šo te visu, tā kā visi, kas šodien te malači, policija parādīja Covid laikā, kura pusē viņi ir šodien arī te kaut ko provocēt mēģināja, bet neizdevās. Tikai bišķiņu skatījums te pacēla. Cilvēkiem vienmēr ķipiša policija patīk, tāpēc, ka tautā ļoti mīlēt. Miliči ir mums Latvijā un tauta zina, kā viņi uzvedās, bet tā ne par to šodien stāst. Šodien nav par miličiem, šodien par deputātiem, kas ir nodevuši savu tautu. Bet nā komisijā 6-5 uzvarēja opozīcija un cilvēku parakstus virza tālāk, bet var nepaspēt. Ja rīt jau ratificē, nu diezgan čābīgi tas būs. Tāpēc rīt 8:30 visi šeit pie Saeimas ēkas tepat vēlreiz. Te Julija Stepanenko ir pieteikusi pasākumu. Šodien gan pati neatnāca nekas, mēs nāksim rīt. Mums ir pilnīgi vienalga, kas organizē. Mēs piedalīsimies un atbalstīsim, kā vien varēsim. Tāpēc, te jau vairs nav kurši, te jau tādi pēdējās iespējas, ko te var kaut ko pamēģināt, pacīnīties pretī, nu, to arī vajag darīt. Līdz galam vismaz. Čau. Kā jums iet? Jā, šodien forši. Šodien te forši. Jā. Viennozīmīgi balsošu pret, viennozīmīgi iestāšos pret un obligāti viennozīmīgi debatē šādi te tagad te. Šo. Cilvēki joprojām. Reku Dāca Veingartner, kur bija iekšā komisijas sēdē no jaunatviešiem, pastāstīja, ka ZZS šodien pat nebija atnākuši uz komisijas sēdi. Nobijās vadītājs Vucāns pat nebija atnācis. Un 6-5 uzvarēja cilvēku iniciatīvu, tā teikt, bet tad maza uzvariņa, tāpēc, ka visi izšķirsies rīt. Visi izšķirsies rītdien lielajā balsojumā. No, kas šis ir pa mēdīju? LSM tas ir? Vai kas tie tādi ir? Cilvēki neizklīst, cilvēki joprojām turpina piketu. Akal nesājās. Kur? Redzēsim, kā šis būs medijos atspoguļots. Droši vien neko kautrīgi pateiks, ka bija 10 cilvēki atnākuši, lai gan te redzam, šodien vairāk 100 bija un ļoti labi. Ļoti labi tas ir. Tur Arvīts no Rogolkas speciāli atbrauc. Vakar jau atbrauc uz Rīgu. Palika pa nakti Rīgā. Reku šitas te parādnieks, Nacionāla apvienība. Bijušais deputāts. Tagad viņš tagad vairs. Paprasīsim, vai tur beidzās, vai tur vēl. Klausies, Dacī, tur beidzās, vai viņi tikai šito jautājumu pabeidza? Viņiem tikai šitas jautājums. Tur ir vēl kāds jautājums? Tur ir vēl viens jautājums, jā, tādēļ arī viņi tur uzkavējas. Jā, jāsagaida, droši vien kāds.
Kur Artūrs? Artūrs kaut kur ir te. Nav es atvedu. Es pat elektroniskās atvedu. Pārsūtīt visu sēdi. Nē, tagad to nē. To vēlāk sagraizīsim kaut ko, ja tur kaut kas. Te jau ārāk arī karstīgā. Tas izsilpa normāli. Bet rītā ir jānāk. Draugs bija, viņš vienkārši uzmet viņam. Viņi šodien neatnēs. Viņi projām mērās, ko organizē. Nē, viņa teica, ka viņi rītā būs. Rīt jau viņi būs, viņi organizē. Jā. Mēs atšķirībā no viņiem atnāksim, palīdzēsim. Tas nekas, te daudz bija, tautas kalpa bija, mans bija. Bija viss kaut kas bija. Latvija pirmajā Tainārs ilgu laiku, tad bija. Raidījumi tā kā uz saprašanu. Reku viens maskā, reku covidists viens. Covidists ar masku bija. Kas tad tas ir? Kāpēc maskā covidists viens vēl ar masku mierīgi? Iedomājieties, te jau tojās sakal, droši vien covids būs. Nu. Bet kas tas bija? Maloč. Persija to džeku atbrīvoja. Kāpēc? Un to varēja uzreiz izdarīt, un nebūtu nekāda konflikta. Kāpēc nevajag? Reku redzi šitie. Es gribu izklāt jūsu viedokli. Paprasiet manu viedokli. Paprasiet manu viedokli, es pastāstīšu, kāpēc amerikāņi tērē 2,6 miljardus gadā uz Stambulas konvencijas veicināšanu. Latvijā izliekās, ka neko nav. Ko? Nē, LSM vai kaut kas, es nezinu, viņi nestādījās priekšā. Nu, te visus jau nointervēja pēc kārtas. Viņi mēģina parādīt, ka rekā savākušies paši nezinu pret ko, un tad te viņi intervēja visādus cilvēciņus. Līdz uzvarai. Vajadzīgo efektu, jo šī Stambulas konvencija nesaskata. Reka pirmie dzinēji jau ar signāliem braukt. Eksperimentiem ar bērniem tieši tā. Nākat ārā, parādaties tautai. Tik jūs esat varani un spriest spējīgi. Jūs neesat spriest spējīgi par sevi, kur vēl par Latviju un Latvijas tautu. Jūs tikai naudu varat saņemt un nekas vairāk jums neinteresē. Ka tikai krāsli, amati un nauda un vara, bet vara nepieder jums, vara pieder tautai. Tie, kas vēlas manipulēt ar cilvēkiem, viņi ar vienu pazemina šo vecumu cenzu. Ja kādreiz manipulēja pārsvarā pieaugušajiem, tad jau ar pusauģiem, un tagad tā kā šīs manipulācijas tā kā jau vecuma ziņā nolaidušās jau līdz. Jā, pareizi saka, ka rītdien atkal jābūt ir. Nu, rītā pēdējā diena. Te ir ZZS jāmeklē rokā šie te deputāti. Un jāprasa viņiem, kāpēc viņi nodod tautu. Redzat, kāda ir tautas attieksme. Negrib cilvēku Stambulas konvenciju Latvijā. Nevajag mums šādu te ārzemju uzspiestu pedofīliju veicinošu dokumentu. Tas nav vajadzīgs, kas mēs savā valstī, savu likumdošanu nevaram. Nav iespējams pieņemt. Jā. Es gribētu parunāt. Par ko jūs protestējat? Kas jūs esat no kurienes? Es esmu tiktokeris. Jūs esat medijs? Nē. Tad viss kārtībā, to parunāt. Es domāju, ka varas apmaksātie propagandas mediji. Mums nav cenzūros. Jā. Kas jūs interesē? Par ko jūs protestējat? Mēs esam pret Stambulas konvencijas ratifikāciju. Kāpēc? Tāpēc, ka es uzskatu, mēs esam valstī kur paši varam pieņemt dažādas likumus, kas ir vajadzīgi. Lūdzu, visu to pašu, kas Stambulas konvencijā, izņemot tos pantus ārā par genderismu, par grēvijo, par to, ka no skolās jāmāca šis te nav vajadzīgs bērniem mācīt masturbēt. Jūs domājat, ka vajag mācīt 4-gadīgam bērnam masturbēt? Panālo seksu stāstīt? Nevajag to darīt. Tas sakropļo bērnus uz visu mūžu.
man ir tāda sajūta, ka viņi paši to kādā brīdī sapratīs. Ko sapratīs? Kā masturbēt. Nu, bet to nevajag gramatiņās viņiem mācīt un rādīt. Ko jūs gribat jūsu bērniem, lai pedofili no Amerikas brauc un stāsta, kā var dzimumu mainīt? Es negribu. Taču kā mums Latvijā tas vajadzīgs? Turki islāmā saprata, kas tas ir slēptais trojas zirgs, izstājās ārā. Ar ko mēs stājamies iekšā kaut kādā sapūšā konvencijā, kuras cita pat dalība valsts, kas dibināja, izstājusies jau ir ārā. Nu, nevajag. Mēs varam visus tos pašus likumus, sieviešu aizsardzību, ģimenēs, viss kārtībā. Viss jau ir krimināla kodeksā. Beidzam tēlot. Kāpēc nerunā mediji par to, ka Amerika valsts departaments tērē 2,6 miljardus gadā? Šogad tērē par to, lai veicinātu LGBT propagandu pasaulē. Nākamgad Baidens pateica 3 miljardus tērēs. Nu, cik kur Latvijā tā nauda ir apnākusi, kādos atskatos sadalīta? Kas Praidu apmaksā? Kas apmaksā visādas geju bārus un tā tālāk? Nu, kur tad pēkšņi pēc 30 gadiem mums šāda interese parādījās? Kaut kā vienlaicīgi, tā kā valsts departaments, viņi jau publiski sameklēja dokumentu valsts departamenta mājaslapā 2,6 miljārdi LGBT propagandai. Bet jūs esat pret geju bariem, vai viņu nebūtu? Nē, viņiem viss ir kārtībā, ar gejiem viss ir kārtībā, viņi paši šo te nemaz negrib. Mums kā reiz te Praidu vadītājs bija Praidu LV lapas atnācis gan uz iepriekšo piketu, gan šo, cik viņi arī ir pēc Stambulas konvenciju, jo viņi viņiem sliktāk izdara, izsauc uguni, viņus, pret viņiem tas ir. Viņi grib mierīgi dzīvot, kā jebkurš savu privāto dzīvi nebāžos virsū nevienam. Kāpēc to vajag bērniem mācīt? Nu, kaut kādā vecumā pubertātes vai tīņi, jā, var to sākt skaidrot, bet kāpēc ir bērndārzos tas jārāda Rezeknē? Reku jau video materiāliņš sāk laist dārziņos. Dārziņos, Rezeknē jau vecāki pieķēra, tā pēkšņi neko nezin. Lauku skolotāji. Viņiem maksā naudiņu. Kāpēc par digitālo naudu neviens nerunā? CBDC esat dzirdējuši? Nu, tā apskatieties, ieviešu digitālo maciņu. Briselē musē jau nobalsoja par. Ķīnā, zināt, sociālo reitingu sistēmu. Un Taizemē jau darbojās, jau 6 km apkārt savai dzīvesvietai nevarat tērēt šo digitālo naudu. Jau ir ieviesis 110 valstīs vairāk procesu virzās. Vai skaitā korumpētajā Latvijā, jā, izliekās visi, ka nekas nav. Par tur arī cilvēki savākuši parakstus. Līdz ar to mākslīgi radīts. Es vispār uzskatu, šis jautājums ir mākslīgi radīts uzmanības novēršanai, lai patiesībā daudz kaut kādas lielākas lietas, kur te karā ievilkt grib vai uzspiest verdzību digitālo kaut kādu. Tas šis jautājums kopš seniem laikiem, ka vajag sašūmēt sabiedrību, nu tā palaiž geju heteroseksuālu jautājumu. Nu, viņi paši to negrib. Kur mums Latvijā ir geji, kas cīnās par šo, ka viņiem kaut kas viņiem trūkst? Nu, var noregulēt pie nopāra visu to, kas tur tagad tajā jaunā. Viņa nav partneris attiecības. Nu, kā tie, kas grib, sen jau aizbraukuši uz Dānijām, visādi aprecējušies, izšķīrušies, sen jau ir visi putnis un kuri te nē, tagad tās meitenes. Nu, mierīgi var izdarīt to. Kāpēc viņi nevar to darīt šeit? Nu, tāpēc, ka nav šāda likumdošana Latvijā. Cilvēki negrib šādas te vērtības, kas nāk no Briseles, no Amsterdams, no Nīderlandes, no Amerikas. Negrib pat transvestītiem pārvērsties. Esat redzējuši skolās Amerikā, kādas staigā. Esat dzīvojis Amerikā. Nu, tur tas visi it kā liberālā kaut kādos štatos, bet par ko tas bērns izaug pēc tam? No, par ko? Par seksualizētu būtni, kas patērē pornogrāfiju un ir tirgus objekts. No, bet kā es saprotu, amerikāņi ir tādi vairāk konservatīvi? Kā kurā štatā? Teksasā, Floridā, jā, tur republikāņi tur vairāk, tur demokrāti tur šos te visus ārzemju mēslus arī mums uzspiež. Tas viss nāk no demokrātiem Amerikā. Nu, neredzējāt Black Lives Matter, kas notika, ka tu pēkšņi pa melnajiem pēkšņi sašumēji tieši tāpat viņus tur, nu, kāds tur rasisms, pēc cik gadiem, cik gadsimti pagājuši. Nu, tagad to vēlreiz visu ik pa laikam uzsilda. Te krievi, latvieši Latvijā tos uzsilda. Nu, Ukrainas jautājumā ļoti izdevīgi. Kāds sakars te ir Krievijas kaut kādai politikai ar tiem krieviem, kas te dzīvo Latvijā? Nekāds. Viņi te ir piedzimuši, uzauguši. Kāds viņiem sakars ir? Viņus vaino, viņiem pārmet, ka redz Krievs, tā kā Krauze pateica. Tikai tāpēc, ka runā krieviski, tā uzreiz ir okupants. Tā taču nav. Turklāt tas bija ebrejs, ka viņš to pateica. Trūka vēl ka Ukrainas. Bet arī krievi, etniski krievi, te dzīvojuši ir gadsimtiem. Kas ir problēmā? Nu, te politiski, otrā pusē tāpat Krievijā mums pateica, ka Baltija kaut kāda nezinu kāda ienaidnieka. Tas ir izdevīgi. Nu, līdz ar to mēs tajā piedalīties negribam. Un mums nav vajadzīgs šās ārzemju turku sen izbrāķēts, poļu izbrāķēts brāķis. Poļi mokās tagad, jo nevar izstāties, jo tas Grēvijo ir tik dziļi likumdošanā jau iestrādājies iekšā, ka grūti tikt ārā no viņiem. Nu, līdz ar to mēs saprotam, ka vieglāk ir tagad nestāties iekšā, nevis pēc tam stāties ārā. Ko arī vajadzēs darīt? Tad, kad atlaidīs Saimu, tad vajadzēs šādi pat balsot par to, kas stājās ārā. Bet kā jūs domājat, ir to pieņems vai nepieņems? Viss atkarīgs no ZZS, vai būs tautas nodevēji, vai būs tautas varoņi. Nu, nauda ir liela, miljoni vai 10 vai 100 miljoni, ko viņi tur dala. Nu, valsts budžets jaunais rekrutēja 16 miljārdi, milzīgs. Nu, kas te ir? Bet ko jūs darīsiet, ja viņi pieņems?
Ja viņi pieņems, tad turpināsim cīnīties pret, atcerēsimies, kuri bija tie, kas balsoja individuāli. Viņus visās Ludzās, visās Ventspilīs, Limbažos, tie 4, kur viņi dzīvo, tur viņu sejas arī būs zināms vārdi un uzvārdi, lai skaidros saviem cilvēkiem, kas ir, kāpēc bērniem masturbēt vajag dārziņā mācīties. Un mācīties par transvestītiem, par anālo seksu un tādām lietām. Nu, kā tas sakropļo? Tas ir tīrā veidā veicina pedofīliju. Nu, manā uzskatā. Tas nav vajadzīgs. Tas te salīdzina ar zīlīti kaut kādu. Visi atcerās, kas bija zīlītie. Normālas lietas parādīts. Nebija nekāda 101 dzimums. Kas ir kvīrs? Man joprojām līdz šai dienai neviens nav atbildējis. Kas ir kvīrs? Labākais, ko es googlāju, esmu pats lasījis, mēģinot tās, kas vēl nav sapratis, kas viņš ir un kas izskaidro. Kas ir kvīrs? Tāpat kā neviens nevar izskaidrot, no kā Covid radās. No sikspāriņš, ūskas tad vai kur? Tagad visi aizmirstuši visu. Kvīrs tad nav, piemēram, vīrietis, kurš sevi jūt kā sieviete? Nē, tas ir trans kaut kāds. Kvīrs ir tāds, kurš vēl nav izlēms. Tas tā googlā raksta. Un kurš vēl nezina, kas viņš īsti ir. Bet tur ir vēl 101. Tas viss ir mākslīgi. Nu, nav dabā tādi, nav bērniem tāda vēlme kaut kam tādam. Nu, ja viņiem sāk stāstīt mazā vecumā, nu, tad viņš sāk čakarēties. Bet mums taču ir transseksuāli, kuri tādi piedzima, kādus, cik mums ir 5000, 8000? Jā, bet viņi kaut kādā zināmā vecumā to paši arī jūt un saprot. Viņam ir abi dzimumi. Jā, ir, protams, transvestīti vienmēr ir eksistējuši. Tas ir, tā ir, diemžēl, vai par laimi, es nezinu. Viņu skatījumā varbūt tas ir aizbraucis Staizem, tur daudz ir ļoti tādi. Jā, vai tā... Visam citi izpratni šiem lietām ir. Bet daži no viņam arī ir latvieši, kāpēc viņam kaut kur jābrauc? Viņi ir treši dzimums. Jā, bet kas viņam šobrīd trūkst? Viņa dzimuma vispār nav. Kā nav? Mēs tēlējam, ka viņi neeksistē. Nu kā neeksistē? Mēs tēlējam, ka ir tikai vīrieši un sievietes, un viņus vienkārši tur. Kāpēc? Viņi jau ir, jo viņš ģērbjās pastāv. Mums jau ir šie te drakvīni. Viņš ir kurā dienā saģērbjās kā sieviete, viņš kā sieviete. Saģērbjās kā vīrietis ir vīrietis, kas ir problēmām. Nu, tur nevar iestrādāt sunīšu skatīšus. To jau Amerika izgāja cauri 2-3 gadiem apakaļ. Mēs tad province, trešās šķiras, mums tu tagad te uz provinci atnācis ir šis jautājums. Un tagad mēs to visu apli vēlreiz. Amerikāņi aizgāja tur līdz chromosomām, visam cauri izgāja. Nu, mēs te tagad mēs taču tagad pieslēdzamies visi baigie gudrinieki. Vai pastīties, kas tur Amerikā notikās, kam jau izgāja visam šim te cauri. 2 dzimumi dabāja. Dabāja 2 dzimumi, viss. Kas pārējais, kaut vai Napoleons ikdienā tu var būt, tev pasē neviens to nerakstīs. Nu, tie, kas ir piedzimuši vienā dzimumā, grib būt otrs. Jā, pieaugušā vecumā uztais operācija, nav problēma. Jā, tie kuri piedzima kā abi dzimumi. Piemēram, vīrietis ar krūtīm. Nu kā vīrietis ar krūtīm, ne jau krūtis nosaka dzimumu. Dzimumu orgāni nosaka reproduktīvā sistēma, chromosomas. Viss, nevis kā viens ir esmas piedzimis tievs ar taukiem krūtīs vai nē. Nu kādi jauktie, nav dabā jauktie. Nav jauktie. Tas, ka patīk pretējs dzimums, tas jau nenozīmē, ka tu esi sievieti. Tu esi gejs. Kā, piemēram, ir vīriešu dzimumu loceklis un krūtis. Tas ir jaukties. Nu, viņi jau uztais tas krūtis mākslīgi. Nē, viņi tāda piedzima arī. Nu, nav, tad cik tādi ir Latvijā? 5000. Kur viņi ir? Viņi slēpjas no jums. Nu, beidziet. Un ko tad tagad vajadzētu darīt? Iestrādāt pasē, ka ir šāds te viens no 100 dzimumiem? Nē, nevajadzētu. Tad bārdaks sāksies. Nu, kauss kaut kāds priekškam. Bet... Jūs varat, protams. Jā, paldies. Jā, paldies. Reku viens ar uzsākt! Es tev gribēju pateikt, mēs te atsaucām atmiņā zinu, kuru lietu, ka vēl nesen bērndārs atceries tās folkloras kopu uzstājās, tur bija 2 sīpoli un burkāns. Kāda ažiotāža bija pa televīziju, pa visurienu. Kāda ārprāts bērniem 2 sīpoli un burkāns tika attēlot. Un tagad? Es pa mazu, pa jaunu vēl biju, man tāds nebija. Nē, tagad nesen bija šitāda ažiotāža, kaut kāda folkloras kopa bija viesojusies bērndārzā. Bija tāda ažiotāža masās sacelta. Tas bija nesen. Biju, esmu un būšu. O, to es saprotu. Galvenais, es cilvēks. To es saprotu, paldies. Viņam ir viena no skaistākajām balsīm Latvijā internetā. Partija, es cilvēks.
Tēvzemieši pirms 25 gadiem teica, Ilni, Fāze tādu nosaukumu iedod tautu. Taču viņi varēs kļūt par sabiedrības varoņiem, par tautas varoņiem. Tā vietā viņi izvēlēs nodot un būs tādi pašā, aitu pārāk tākie nodevēji. Un būs starp nodevēji. Nevis būs augšā un parādīt savam vēlētājiem, ka viņi tiešām rūpējas par savu vēlētāju. Jā, ļoti skumji, ka cilvēki tādu izvēli ir izdarījuši. Tad to es domāju, ka šīs tautas acīs konkrēti šie cilvēki. Tāpēc bērziņš ieskruka iekšā, kā šurka ieskruka iekšā. Mums viņam galvu nolaidis, lai viņam neredz. Bet mēs tad viņu redzam un zinām un atcerēsim. Un izdarīsim visu, lai cilvēki atcerās. Kurš tā ieskrēja? Bērziņš ieskrēja galvu nolaidis, viņu neviens nepamana. Tas ir no Zaļajiem zemniekiem. Tas, kurš tagad balso par partnerības likumu, tas, kurš tagad balsos par Stambulas konvenciju, un šī aizgāja progresīvās Antonina Našavas palīdze. Bet viņiem vēl iet tā komisija? Nē, komisija beidzās, komisija izlēma virzīt tālāk. Bet tiešām nebija Lusāns, kad atnāca? Uz sociālo lietu komisiju nolēma virzīt tālāk. Stabilitātei deputāti. Stabilitāte. Jā, kuri arī neieradās. Jā. Viņi tādi pārsteigti. Jā, izsilka arī stabilitāte. Ko tad tie stabilitātes deputāti neatnāca? Neatnāca ar sabiedrību kopā. Arī stabilitāte. Personīgi man loģiski stabilitāte Vai arī tiesas debatēt, mums jāizstāv? Ideoloģija nemaina, bet šī jaunā ideoloģijas maiņa mums nav vajadzīga. Šitā Stambulas konvencijas ideoloģijas maiņa mums nav vajadzīga. Mums 14 skolas likvidē, un tagad 10 skolas likvidē un 14 bērnu apstaisīs. Kāpēc vajadzīgi tie 14? Kur dabūs bērnus no 14 bērnu namiem? Kas būs tā pa politika un sistēmas maiņa, kad šitā atmaksas bērnus? Reku nāk. Nodevēji! Kas tie bija? Kas šī bija? O, puntulis! Kāpēc vakcinēties liekāt? Puntulis, Covid funds! Kāpēc vakcinēties teātros liekāt cilvēkiem? Kāpēc maskās teātrī bija jāsēž? Kultūras ministrs šis, kas Covid laikā uzspieda maskas visiem. Vakcinieties lieka aktieriem visiem pārējiem. Varonis baigs smieklīgi viņam. Kāpēc Covid laikā uzvedāties tā? Nav kauns. Pats vakcinējāties? Vakcinējāties? Kāpēc vajadzīgs Stambulas konvencija? Kāpēc vajadzīgs Stambulas konvencija? Nu, šāds te cilvēks teātros neļāva iet uz teātriem cilvēkiem. Lika vakcinēties, obligāta vakcīna. Ministrs Puntulis. Kas tas tāds? Mēs esam pārtradicionāli. Es atvainojos, kāpēc vajadzīgs Stambulas konvencija? Nē, tas ir zivtiņš. Varbūt kā pagājušais divus vārdus ātri var pateikt, kā gāja komisijā. Vienot sakot, jā, tikko kā bija noslēdzās komisija tātad par tēmu par nepievienošanos Stambulas konvencijai. Un jāsaka tā, ka šoreiz mums izdevās, un es uzskatu, ka tā ir neliela, bet uzvara, jo ar balsu vairākumu tātad šī te tautas iniciatīva tika virzīta tālāk izskatīšanai. Un, tālāk turpināsim cīņu, būs debates, turpināsim cīņu. Vai ir taisnība, ka ZZS nebija ieradušies komisijā pat? ZZS nebija ieradušies. Lucāns arī nebija? Lucāns arī nebija? Jā, Lucāns nebija, jā, un pateicoties tam, tātad mums sanāca balsu vairākums,
un novirzījām šo te lietu, bet jebkurā gadījumā progresīvie un jaunā vienotība turpināja melot, ministrijas turpināja melot par to, kad pieņems ar atrunām šo te Stambulas konvenciju, un vienot sakot, mēģināja atkal spiest, arī pat laikā teica, ka nav ko te runāt, nav ko runāt par to, mēs jau tik daudz esam izrunājuši, paši visu laiku turpināja spiest uz to, ka jāpieņem, redziet, kā sievietes mums ir apbežotas valstī, un ka kaut kas it kā izmainītos no tās Stambulas konvencijas, ja mēs pieņemam. Bet, vēlreiz atkārtošos, tātad šo te iniciatīvu, tautas iniciatīvu par nepievienošanos Stambulas konvencijai virzījām tālāk uz komisijas izskatīšanu, būs arī Saeimas sēdē šis jautājums. Paldies, Jūtiņa kungs, par jūsu cīņu un nemainīgo nostāju. Pilnīgi nekādas starpības nav. Šobrīd ir visa likumdošana sakārtot tā, lai būtu iespēja reaģēt, lai būtu iespēja aizstāvēt cilvēku tiesības, jebkurš neskatoties no dzimuma. Šis ir atkal viens jauns instruments, ko Čau, visur ir tur tikai kaut kā, lai garām tiek, tur viss kārtībā. Pasveicināties. Kāpēc jūs maskā esat? Kur jūs ejat tagad? Kāpēc jūs maskā esat? Dien, ķēviņa kungs, paldies, ka atnācāt. Sveiks, beidz jūsoties. Pirmo reizi tiekamies klāt. Nekas. Uz to. Ļoti labi. Es esmu Aldis. Rudolfs. Jā. Es jau teicu, patās Edgaram, taisam grupu, taisam visu kopā, braucam riņķī. Aizraujam cilvēkus pa visu Latviju. Protams. Iespējas ir, nauda ir, mašīna ir, ja ir nauda. Jūs Rīgā dzīvojat? Degvielē, taču Valmierā es atbraukšu uz Rīgu no problēma. Mēs vienkārši organizējam rīt no rīta atkal nāk, tāpēc, ka šitan jau mazā uzvariņa šodien tikai rītā lielais balsojums būs. Tā kā es, diemžēl, viss no ZZS atkarīgs. Pagaid, to tev sarīcam. Piedošana, raujam riņķī pa Latviju grupu. Jā. Ceļam cilvēkus augšā. Mēs jau to darām, nākat palīgā. Es esmu no tiem, kas var paraut cilvēkus. Mani kādreiz bijuši līdz 2000 cilvēku un bišķi vairāk. Ļoti labi. Man nav nekāda problēma. Mums vajag sadarboties. Protams, bet tagad vairs nav. Ļoti labi, tagad esam pazīstami, uz to būsim. Tā kā paldies jums visiem! Rīt turpināsim. Jā. Spiežat ZZS. Turpināsim rīt. Sveiks, Zievdiņkam. Vai rītdien arī? Nē, rīt jau tur būs lielajā. Teorētiski tur var apmeklētājs pieteikties. Tur ir zona, kurā var sēdēt un skatīties. Teorētiski var. Bet tev tur šodien uz to pašu numuru jāpiezvana. Un tur viņiem ir kā ekskursijā var iet, skaitās, tas var iet sēdēt vienkārši. Es mēģināju, kad bija prezidenta vēlēšanas, tā viņi neļāva, tāpēc, ka mums žurnālistiem nav vieta. Bet es domāju, ka tā var ikdienā. Var. Glorija zināt, paprasīsim, līdz Glorija. Mums ir Glorija. Glorija. Skolā laikā bērni. Tā ir laba ideja. Tur arī filmēt. Piekrasta pievienojušies. Ko jūs domājat par visu šo? Tur arī laiviņš. Jā, es iegāju laimē, es no sākuma video, un pēc tam es atcerējos, ka ir tāda laiva. Jā, daudz vieglāk, man tas jāmontē. Bet es tur rādu, ka es jau aizmirstu, kur jāiet, bet es atcerējos. Kā tālu cilvēki? Baigie meļi, vienotībai nekas nav svēts. Cilvēks Latvijas šeit zemē dzīvo. Ne bērni, ne arī godīgs vārds.
Viņiem nav slēgts. Viņi pilnīgi ar mēdiem. Nu, Domāti 52%, atās jūtīgs skaitlis, ja, 52%, nu mazliet vairāk, lai ir par klustīgām. Te ir pārstāvot konvenciju, muļķīgi. Jā, protams, ka muļķīgi, tas kāda 52%. Tā te notiekās. Klausies, Daci rītā nevar tikt iekšā pieteikties uz lielo sēdi, sēdēt kaut kur. Viņam šodien zvanīs. Mēģināt. Viņa var aiziet uz serveru nodrošinājumu nodeļu. Jā, vajag, lai Kristaps, lai viņai palīdz. Kur ir Kristaps? Jā. Nu, turpinās spītējot lietumu. Cilvēks, kur neizklīst, turpina šeit gaidīt deputātus, kurus dēļ pa laikam staigā garām un tiek izsvilti. Tāpēc, ka piedalos šajā te Stambulas konvencijas uzspiešanas afērā Latvijas valsts iedzīvotājiem. Mums tas nav pieņemts. Tāpēc arī, viss, kas skatās, viss, kas redzēja šo te, iedvesmojās, nākat rīt, nākat arī rīt, droši, mierīgi. 8:30 šajā pašā vietā mēs nāksim atkal atbalstīt suverēnā varu rīko šādu te līdzīgu pasākumu. Un ir jānāk visiem. Skatītāji, kas rīt pirms darba var paspēt pusstundiņu, kaut vai atnāk 8:30 šeit pie Saeimas. Turpināsim to, ko mēs sākām šodien. Un rīt galvenā diena lielais balsojums, kur tad vai nu ratificēs vai neratificēs Stambulas konvenciju. Tā, labi, paldies visiem, kas skatījās. Padalieties uzreiz, ka tagad noskatāties, uzreiz uzspiežiet šai tiešraidei, lai cilvēki Latvijā redz, ka nav visi padalušies, lai iedvesmojās, lai redz, ka ir cilvēki, kas ir gatavi cīnīties un cīnīsies un nepadosies ne šajā jautājumā, ne citos, ko mums te ārzem ielikteņi, globālistu lielo korporāciju pārstāvi Latvijā mēģina uzspiest. Visi cilvēki Latvijā nav iebiedēti un nav dumji un pārdevušies vai uzķērušies uz propagandas mēdījiem, uz panorāmu, delfiem. Tie visi cilvēki turpinās cīnīties. Tāpēc paldies visiem, kas skatās. Katru deputātu, ka tur aizgāja. Padalāmies uz šo tiešraidi, un rītdien droši vien atkal es papilmēšu no šejienes. Tiekamies. Mani sauc Rudolfs Brēmans. Piesakojieties šim profilam, nākat TikTokā mani sameklējiet Rudolfs Brēmans, un tur katru dienu šāda veida video par to, kas notiek Latvijā un pasaulē. Es pārstāvu apvienību Jaunatviešu. Ir mūsu organizācija, mēs esam jau vairāk kā 1000 cilvēku pa visu Latviju, 60-70 cilvēku ārzemēs ir arī. Nākat pievienojieties www.jaunatviešu.lv, tie, kas nezin, un nākat mums palīgā, nākat cīnīties pret šo te visu. Mēs esam atjaunojuši oriģinālo jaunatviešu kustību pirms 170 gadiem, kad cilvēki uzskatīja, ka Latvijai jābūt pašai par sevi, kā tādai nācijai. Mēs neesam daļa no kaut kā cita. Tagad mēs esam to aizmirsuši. Ir visādām savienībām, bijām Padomes Savienībā, tagad Eiropas Savienībā, un drusku pa tālu esam aizgājuši. Šī ir tā robeža, saka, ķerties klāt bērniem ar visādiem genderiem, tad ir jāsaka stop. Ko mēs šodien darām? Šeit Saeimas darbinieki pat tiek izsvilpti, kas iet garām, jo cilvēki saprot, ka visi ir iesaistīti, visi šie sistēmas pārstāvi, gribot, negribot, tomēr ir varas pusē. Un pret viņiem tāpēc arī šāda attieksme cilvēkiem. Ka te ar lietusargiem sāk līt lietus, tas nekās, cilvēki nav no cukuru, neiztasīs. Paldies visiem, kas skatījās, turpinām.